Labdien, dāmas, kungi, kolēģi! Es pārstāvu kompāniju NCC Housing, kā ražošanas vadītājs Juris Ozoliņš, un man arī palīdzēs konkrētā projektā atbildīgais darba vadītājs Lauris Zaharāts. Varbūt sākotnēji par pašu kompānijas misiju un šo projektu, faktiski ideja arī kādēļ mēs strādājam pie šiem projektiem un arī tā iepriekšējie vēsturiski, tas ir radīt, mājokļus pieejamākus arī vietējiem, iedzīvotājiem un mēģināt, konkurēt ar otrreizējo tirgu, samazināt izmaksas, varbūt, daļēji tur cieši, arhitektūru un tā tālāk, bet, tā pamata ideja radīt tos dzīvus pieejamākus. Viņš ir apjomums, varbūt, jau slaidiem vispārējais kopējais projekta, ilgums no būvotļaujas saņemšanas līdz, nodošanai eksploatācijai bija gads. Pamat, konstrukcijas, ko mēs pielietojam konkrētajā projektā, arī vēsturiski pierādīts arī iepriekšējos biķenieku projektā, kur ir uzbūvēts gan arī 400 dzīvokļus, ir saliekamies zeltbetons. Te varbūt, ir konkrēti pasūtītājs ir NCC Housing, kā galvenais būvuzņēmējs arī NCC Housing. Viens no galvenajiem darbuzņēmējiem NCC Housing. Es domāju, nākotnē arī projektētājs būs NCC Housing. Arī tādā veidā samazināt ietekmi, faktiski samazināt izmaksas un kontrolēt šo procesu, lai, varētu radīt šīs izmaksas mazākas un radīt tos dzīvokļus pieejamākus. Papildus, protams, ko es minēju, galvenajiem darbuzņēmējiem, kas palīdzēja šajā projektā, uz pāri darbiem tilts, saliekamā dzelzbetona konstrukcijas konsoles, logu konstrukcijas vitrumu, ārējie tīkli grodi, metāla konstrukcijas VVD un durvīm mums palīdzēja Prodeks. Un, protams, projekta autors ADS Geometrical. Nedaudz, par būvs raksturu lielumiem, kopējas gruntsgabala platība ir gandrīz 6000, būvs platība ir bišķiņ pār pa 900, liederīgā platība ir 5000, nedaudz vairāk kvadrātmetri, dzīvojamā platība 4100, kopējais 6 stāvu un pagrabstāvs, būvniecības izmaksas 2,5 miljoni eiro, kas aptuveni sastāv nedaudz zamāk par 500 euros kvadrātmetru. Kā es jau minēju, būvniecības ilgums 1 gads. Konstrukcijas ēka konkrēti ir ģeoloģijas, faktiski ir pielietot turptie pāļi un pamat konstrukcijas saliekamies zeltbetons. Cokola stāvā tās ir 3-stāņu paneļi, augšā jau sāk 1-stāvu paneļi, kolonas, balkoni, kāpnelaidi, konvenējās plātnes, pārsvaru paneļi. Jumta konstrukcija 2 slīpu, lietots ir koka konstrukcija, koka kopnes, bet faktiski pēdējā stāva pārsvarums arī ir dobie zeltbetona pārsvaru paneļi. Vēl, protams, būtiski, ko mēs arī saskatām arī priekš mūsu iedzīvotājiem, tas ir ilgspējības jautājums, ir siltumizolācija. Konkrētajā projektā jau mēs jau ilglaicīgi, varbūt pašai pēc esošajiem normatīviem, tas nav vairs nekas ekskluzīvs, bet fasāde ir 200 mm akmens vatas izolācija ar apmetumu, bēniņu 400 mm izolācija, siltumizolācija un, protams, 3-slāņu stikla paketes ar kopējo caurlaidības koeficientu zem 1 Vācijas kvadrātmetru Kelvinu. Šeit varbūt nav daudz. Pats šeit bija.
Te pats bija sagatavots ieskats būvniecības procesam. Ikdienā mēs arī novērojam un došanā laiku piedāvāsim klientiem arī ieskatu būvniecības procesā, teiksim, no webkamerām. Tie bija atspoguļots būvniecības process. Un gala produkts, teiksim, kas taps 1 gada laikā. Bezmaksas opcija klientiem ziemas laikā. Un, protams, kā jau ir Putnu ielā, teiksim, arī bija pāris izaicinošāki projekti, konkrēti šādi. Pats galvenais, kādēļ mēs faktiski radām šos teiksim, produktu un dzīvokļus, tas ir ģimenēm, mūsu ģimenēm, un mūsu nākotnē. Un, protams, liels paldies ir mūsu kopēju komandai, kas strādā pie šā. Paldies par uzmanību. Labi, paldies.